Dievs ir kungs, nekādi viedokļi, kādus viedokļus var iepratīt Dievam, likt, nekādi viedokļi nestāv līdzās Dieva vārdām, nekādi viedokļi, ko jūs varat likt, līdzināt Dieva vārdam savus viedokļus jūs gribat. Nevar, tas nav iespējams pielīdzināt Dieva vārdam savus kaut kādus viedokļus, tas neiespējami ir. Jā, Dievs saka, atmetuši viņa vārdu, ka jūs esat atmetuši viņa vārdu. Tā, viņa vārds ir jā un āmen, nevis kaut kādi viedokļi cilvēciskie viedokļi. Jā, Dievs saka, neko neatbrīvos, viņa neatbrīvos cilvēkus, neatbrīvos tautas, viņi neko nedos, šie cilvēciskie viedokļi, tas viss ir kā no plastmasas, tas viss ir neīsts, tas viss ir nedzīvs. Ko jūs gribat pierādīt ar saviem viedokļiem, tikai savu remdenību, jā, cilvēciska autoritāte, jā, bet ne Dieva, cilvēciskie viedokļi, viņi vienmēr cietīs neveiksmi, krahu, neizdošanos. Jā, agrāk vai vēlu, tie viedokļi, kuri nesakrīt ar Dievu vārdu, viņi cietīs fiasko. Jā, tas viss ir nedzīvs, tas viss nes nāvi mūsos. Viņš grib dzīvību dot tev, viņš grib dot tev savu viedokli. Dievs grib tev dot viedokli, kas saskan ar viņa vārdu. Viņa vārds ir jā un nav viedokļu, kas ir cilvēka viedoklis, cilvēciskas viedoklis. Tāda viedokļa nav patiesībā. Tas nav nekāds viedoklis. Tas nav nekāds viedoklis. Dievs saka dzīvs, jā, un tas, kas pastāv, tas ir tikai Dieva vārds, un tas, kas nāk no Dieva vārda. Tikai tas var atbrīvot, tikai tas var dziedināt, tikai tas var atnest izmaiņas tautā, nekas cits, viss pārējais. Eta pagubnāja, tas ir tā kā postošs, jā. Tas viss ir relatīvs, ko nozīmē relatīvs, jā. Tas nes iznīcību, tas nenes neko labu. Jā, Dieva baznīcā mūsu viedokļi, vai tiešām mans viedoklis baznīcā, vai tiešām jūs nopietni to domājat, ka mans viedoklis vai kāda viedoklis baznīcā kaut ko dos? Neviena viedoklis neko nedod. Tas viss ir pārējošs, tas viss ir uz mirkli, tas viedoklis tavs, ko tu pateici. Jā, mirklis, tas ir mirklis, un tas viedoklis viņš pazūd, jā. Bet kas dara debesu tēta prātu, tas paliks mūžīgi. Jā, tikai tas, kas saskan ar Dieva vārdu. Tikai tas paliek, tikai tas ir pastāvīgs, tikai tas var pastāvēt. Dieva viedoklis, Dieva. Jā, šodien baznīcā viss ir sajaucies, ir sajukums, sajaucies, patiesības vārds, šis te vīns ar ūdeni
ar ūdeni, kam nav nekas no debesīm, ne debesu garšas, ne debesu smaržas. Tas viss ir sajaucies. Sajukums valda baznīcā. Bezobrazija pa-krieviski valda baznīcā. Sajukums. Sajaukti šie te ūdeņi, kokteļi, kaut kādi kokteļi. Un ticīgi ir kā oficianti, kuri pienes šīs glāzītes, ja, tā kā viens otram, bet tajos nav tīrs debesu dzēriens, tas ir kaut kāds sajukums, tas ir kaut kāds kokteilis, kurā ir sajaukts. Šis te viedoklis, cilvēciskais viedoklis, kurā ir piejaukts cilvēciskums, kur ir meli, kur ir velna meli. Dievam nav vajadzīgi tavi viedokļi, viņam nav vajadzīgi tavi spriedelējumi, viņam nav vajadzīgi tavi spriedumi, ne par ko. Viņam esi vajadzīgs tu, un tava sirds viņam ir vajadzīga. Viņš grib tevi notīrīt, attīrīt, šķīstīt. Viņš grib tevi celt. Viņš grib tev parādīt dzīvību, šo brīvību, to ceļu ārā no nebrīves. Viņš grib tev iedot, lai tu neesi pazudis. Viņš grib, lai tu neesi slings un nāc ārā no tās nebrīvības, kurai tu kalpo. Jā, tu kalpo savai miesai, bet Dievs grib, tu kalpo savai miesai. Un faktiski Dieva darbs tiek paralizēts. Viņš tiek paralizēts tādā veidā, ka tu kalpo savai miesai. Dievs saka nošķīsties no miesas darbiem, nošķīsties no visiem šiem miesas darbiem, no saviem darbiem, nošķīsties. Un ej tā, lai tev tas netraucē vairs, ej tā, lai tas vairs tev netraucē. Jā, Dievs grib, lai tu ej tālāk, viņa brīvībā. Brīvībā, brīnumos viņa. Dievs tevi vēd brīvībā. Dievs grib, lai tu pieķeries viņam. 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 Pieķeries viņam.